Agrais skatiens, kad spogulī veras. Alkans dzeras, bet neatceras. Kādas žirgtas tur zivtiņas peras. Viņas visas ir nenotverāmas. Dzīve dāvina spožus stikliņus. Piklos padara drošus un mikliņus. Citus tā kā tēraudus rūda, bet no citiem vien iztaisa glūdu. Nudīgs zvaigzne pa dīķi bulunčojas, nedurbiksīšu, vairs nebaruncīšu, visi pliki kā tikko taisīti, visi tīri un nesamaisīti. Visi pliki kā tikko taisīti, visi tīri un nesamaisīti. Bija jēga visu to krāmēt ārā. Es taču neteicu, ka kaut ko pirkšu. Un ko tu prasīji? Interesanti. Paklau, paraudziņas tev dod pa brīvu? Kā to ņem? Piedod. Gribi? Nē. Zini, šodienas raidījumā nāk kaut kāds biezais, tu piedāvā viņam varbūt nopirks. Tādi jau lieto ziepes par 10 latiem gabalā, priekš kam viņiem kaut kas tāds. Visi biezie nav debīli. Šitais, starp citu, ir kaut kāds Jūra un Dacis jaunības dienu draugs. Nevar būt. Nopietni. Tūlīt pastīšu. Hermans Holsts, Viva bankas prezidents. Hermani? Protams, ka pazinu. Nē, es vienkārši negaidīju tik ātri. 2 stundas līdz raidījumam. Es pasūtīju galdiņu 4 personām kafejnīcā. Tāpat kā agrāk. 2 reiz 2 personām. Man un Sintijai un tev un Jurim. Ko nozīmē nebūs laika? Šodien paiet 3 gadi kopš tā skaistā brauciena pa Gauju. Jā, es domāju gan, ka tu neesi aizmirsis. Tu taču nevar aizmirst. Labi. Es gaidīšu lejā. Tepat. Ciest nevar biezos. Viņi paši nevar iedomāties, kā tas ir, kad pašiem sev jāpelna naudu. Dzīvoklis, mācības, pārtika, viss. Nu, un tu domā, viņiem kāds to naudu dāvina? Vienalga ir tiekārtojušies zog un spekulē. Nu, ne jau visi. Visi. Un izbeidz grauzt to ābolu krīt uz nerviem. Kāpēc to diēt? Nē, es vienkārši pusdienās piedos tā, ka nevar pastīties ne uz kādu pārtiku. Uz ābolu jau netik. Nevar neskaties. Garšīgi. Kaspar, aizies sameklē lūdzu Juri. Un tu Sintīri. Kāpēc? Lai viņi tūlīt nāk lejā uz kafejnīcu. Kāpēc? Tas ir ļoti svarīgi, es gaidu. Autoritārais režīms? Ne jau pirmo reizi. Es viņus pasaucu, viņi tūlīt nāks. Es priecājos atkal tevi satikt. Es arī. Jūs ar Sintiju atkal? Es ceru. Es priecājos. Es ceru, ka viņai neviens cits nav bijis, ne? Kopš mēs izšķīrāmies. Nu, cik es zinu, tad nē. Jā. Bet toreiz mums 4 gāja ļoti skaisti. Gauja ar visām no krācēm. Ūdeņiem, ar plostiem, ar ugunskuriem. Ciest nevar zivis. Es arī ne, bet tiem 2 patīk. Es nesaprotu, kā uz stundām ilgi sēdēt dubļos līdz ausīm un ķidāties ar kaut kādām pretīgām zivīm. Es nesaprotu. Jā, bet nu cita lieta ēst. Bet visādi citādi. Super. Super. Tas bija. Labi. Nu, iedzirsim uz seniem laikam. Jā, bet nemaz jau nebija tik sen. Bună
tu man neteici? Nu, nezinu, kaut kādā sakarā raidījuma izklausījās svarīgi. Klausies, tev šampūnu nevajag? Ko? Nu, šampūnu ar kondicionieru, blauznām, taukainiem matiem. Kad man ir taukaini mati? Nu, ne, bet var rasties, ja ilgstoši strādā, tas tikai laika jautājums. Varbūt profilaksē uzreiz ko. Es varu dot līdz patstāvīgiem klientiem. Zini, īpaši tu pie rītas šampūniem. Veči! Nu, ātrāk! Šitam pēc stundas ir jābūt gatavām paviljonā, ja? Šito nesiet prom. Pagaid, jā, to es tieši. Sintī! Kas ir? Dacēs, vai tu neilējās kafejnīca it kā svarīgi? Pēc stundas, ne, pusstundas. Tūlīt! Kaut kas noticis? Nezinu, es esmu tikai izsūtāmā meita. Paigas šito arī! Es pēc pusstundas būtu atpakaļ, lai viss būtu kārtībā. Kā lai es tev to pieklājīgi pasaku? Nē, nu nevajag pieklājīgi, saki. Redzi, es lietoju profesionālo kosmetiku. Un ja arī es kaut ko no visa tā gribētu, televīzijā ir noslēgts līgums ar konkrētu firmu, un es nemaz nedrīkstu neko citu pirkt. Nu, bet varbūt kaut ko personīgi, losjonu vai lūkrās. Man ir katalogs. Man ir katalogs. Tur visu var redzēt. Man visa kā ir gana. Man nevajag. Bet, ja man kaut ko vajadzēs, es noteikti iešu pie tevis. Vai palīdzēt? Nē, paldies, es pats. Mēs ar Hermanu atcerējāmies mūsu pēdējo laivu braucienu pa Gauju. Ar teltīm, ar laivām, ar visu pārējo. Ir ko atcerēties, ne? Nu, tas bija baigs. Pirms 3 gadiem. Sintijai patīk. Man arī. Ja izņemot tās pretīgās zivs. To jau mēs runājām. Man gan zivs patīk. Kāds te sakars laivu braucienam ar zivīm? Tāpat bija labi. Ja neķerās, tad jāatspēj. Atmiņu vakars. Mēs tev gaidījām. Cik smalki. Nāc atsēdīs. Es neko nesaprotu. Tas ir kaut kāds idiotis. Paklausies, tev interesē starpbanku likmes vai Eiropas centrālās bankas iesaistīšanās eiro kursu noteikšanā? Mani nē. Klausies, tev kosmētika nevajag. Nu, uz izdevīgiem noteikumiem. Es pastāvīgiem klientiem varu dot atlaides. Ko? Piedod, tas bija stulbi. Man nevajadzēja tev pārsteigt virsū. Pagaid. Mani interesē, no tiesas interesē. Man kaut ko vajag. Bet man nē. Es nevaru, es nemāku, nevaru, negribu varēt. Riebas, es nevaru piedot. Pagaid, Kaspar! Kā mēs toreiz ievēlāmies ūdeni? Un kā tas Juris mums viss? Vilkārā! Tur jau nebija dziļš. Vienalga. Tas ir palicis atmiņā. Un kas mums visiem lika dzīties pavasarī? Jaunībā. Un tagad ir kaut kas cits. Tagad mēs esam veci. Viss cauri, jā? Vienalga ir citādāk. Nekas nav citādāk. Paklau, man jāiet augšā. Uz kurien? Man liekas, kaut kas notic ar kameru. Man liekas, Alabots būs jāpasūt citu. Es nekā nezināju. Dāca malacis, es kaut ko tādu no viņas negaidīju. Kādu? Iedomājies savākt atpakaļ Juri, izmantojot tos bijušos Sintiju un Hermanu, ja viņu sauc. Nu, riebīgi. Nu, kā to ņem, vispār jau saprotam. Bet Juris jau neļausies. Sadaram? Nu, nē.
Salamāsies 100%, mums būs jāpabeidz raidījums. Nu, sadaram. Klausies, tev kā tikai kāda aprunāt, kāds skandāls, ko vienalga kāda aprīt, vienalga vai tā būtu bulka vai cilvēks vai vienalga kas. Un uzmākties ar savu trešās šķirs kosmētiku, tas gan ir ļoti labi, vai ne? Halo? Jā, tas esmu es, jā. Es nekliedzu. Pagaidi, viņš. Zūz, es tik labi, jā? Es neesmu labi. Jā, mammu. Nemaz necer, tu to nedarīsi. Tev vajag jaunu govu, es to teicu. Un ja tu sūtīsi man to naudu atpakaļ, es sūtīšu tev pretī. Jā, un visa nauda aizies par pasta izdevumiem. Tu to gribi? Nu, jauki, es arī ne. Jā, un nedomā, ka es esmu kaut kāds saulstariņš. Man visa kā pietiek, un es neesmu badā. Nu jā, maize un ūdens, bet ir. Jā. Tā nav tava problēma. Tev zāles vēl ir? Nu, tad aizej uz aptieku un nopērc, nu. Nu, nekaitin mani. Jā. Man vienkārši patīk, ka man klausa, nu. Nu, labi, es tev arī. Nā, tā, pagaidām, ja? Zvani man. Atā. Lūdzu? Orsas kundze. Instruktor. Gribēju apvaicāt, kāpēc jūs nenākat uz eksāmenu? Braucat jūs lieliski notikumus, jūs zināt vēl labāk par mani, un vispār nevar būt, ka iešnas ilgst mūžīgi, jūs izskatāties brīnišķīgi. Kā jūs tikāt iekšā? Un ja jums ir bail no eksāmena, no pašas procedūras, tad es varu jums palīdzēt. Mēs varam visu maršrutu izbraukt iepriekš, tā nav problēma. Es te strādāju. Tā nav problēma, nu, tā nav problēma, ka tikai jūs atnāktu. Ko jūs atļaujaties? Nu, lūdzu, man tas ir ļoti svarīgi, un jums arī nevar būt, ka jums nav. Es nevaru vairāk ilgāk ar jums sarunāt. Tas nav godīgi, Orsas kundze. Pagaid, kas te notiek? Viņš tev apgrūtina? Nē? Jā. Ziniet ko, iesim. Nu, iesim, labi, iesim. Nu, nāciet. Ejam. Es gribēju tikai, lai Orsas kundze atnāk uz eksāmenu. Nu, palikusi tikai tā formalitāte, procedūra. Nu, jūs nepiekritat? Labi. Nu, ejiet. Nu, bet tas taču ir viņas pašas labā, tik aizlīgu, temperamentīgu, lietpratīgu braucēju savā 40 gadu ilgajā praksē. Neesmu saticis. Orsas kundze ir pārdomājusi. Un viņa neliks to jūs nožēlojumā eksāmenu, kā jūs nesaprotat. Bet kāpēc? Viņai taču viss tik labi sanāca, tur nav ko baidīties procedūra, tā teikt. Es jums saku, viņa ir pārdomājusi. Ejiet! Jūras patiešām ir ļoti aizņemts. Es nemaz nešaubos. Nu, uz viņa pleciem ir visas studija, kameras, gaismas, viss pārējais. Atbildīgs amats. Dace? Drīkst tev uz brītiņu? Jā, protams. Es jūs atstāšu. Pagaidām. Līdz raidījumam. Tu zini, kur jāiet? Jā, protams. Paklaus, negribēju traucēt, bet Kasparam ir baigā problēma. Kam nav problēmas? Saprot, viņam galīgi nav naudas. Liec man mierā ar saviem. Vienkārši liec man mierā. Un tu nevarēji pasēdēt tur pusstundiņu un paklusēt? Tiem cilvēkiem tas ir svarīgi. Viņi taču atkal būtu laimīgi, ja viņi būtu kopā. Nu, un tu visu atkal izjauc savas stulbā, riebīgā egoisma dēļ. Es un man, un tu vispār kādreiz iedomājies par kādu citu cilvēku. Nē, man tas neinteresē. Tas ir viss, ko tu gribēji man teikt. Piedod, bet Sintija ir mana draudzene. Nu, vismaz bija tāda, kad mēs staigājām visi kopā četratā. Un man ir svarīgi, kas ar viņu notiek. Es esmu briesmīgs egoists. Man interesē tikai tas, kas notiek ar mani.
Es redzēju tavu fotogrāfiju avīzē kopā ar kādu modeli. Tas ir tavs jaunieguvums? Jā, uzminēju. Un kā? Man patīk. Tieši tas, ko vajadzēja, vai ne? Jā. Staigā līdzi uz visām pieņemšanām, banketiem. Vienmēr labā garastāvoklī. Un galvenais neko nerunā. Un tev? Man ar labi. Izskatīgs, perspektīvs, skaists. Pēc mēneša oficiāli reģistrēsimies. Melo. Un tu? Tu var melot, ne? Labi. Es iešu. Andrijā, atā. Nē, Ritiņ, es nezinu. Visur viņš redz tikai slikti. Viss ir maitas. Visiem dzīves mērķis ir nodarīt Jurītim pāri. Visur viņš redz tikai intrigas. Bet tas taču tā nemaz nav, Ritiņ. Es tev varu pierādīt, ka tā nav. Ieliet vēl. Nē, nevajag. Bet tas taču tā ir, pasaki. Ko es tev prasu? Katram ir savas problēmas, katram ir sava dzīve. Piedod, ka es tev uzmācos. Tu taču neuzbāzies. Paldies par balzāmu. Man ir vienalga, ko tu par mani domā, bet man ir jāparunā ar Ritu par Kasparu. Tu vari iet ārā un neklausīties. Es nevarēju aiziet, jums to nepatīk. Es pilnīgi to saprotu. Pilnīgi saprotu. Ne, jūs nesaprotat, jums tā nav bijis. 1% dēļ mani sviež ārā no darba. 1% dēļ, vai tas ir godīgi? Nē, citiem ir 1, un 2, un 3%, bet viņi ir jaunāki. Strūns par to, ka viņu skolniki tos egzamenus policija liek sliktāk un vēl sliktāk, un sliktāk tam nav nekādas nozīmes. Viņi ir jaunāki, un tam ir nozīme. Jā. Bet saprotiet vienu, Osas kundze nevis negrib, bet viņa nevar. Medicīniskā komisija un viņa redz problēmas, un viņa nevar. Cik žēl. Man arī. Es ņemšu acu tušu. Un matu laku. Nē, man nav tik daudz naudas. Es gribētu krūšu krēmu. Vienalga, taču viņš nenovērtēs, ko mēs te darām. Labi, es ņemšu matu laku, jā. Un es zaļo lūpu grāsu. Un tu? Mēs varētu bērnam kaut ko paņemt. Es nezinu, kādu šampūnu. Bet jums ir noteikti jāatnāk uz raidījumu, un tas viss jāizstāsta. Es nezinu. Kas tur ko nezināt? Jums ir noteikti jāatnāk un jāizstāsta, kā tas ir, kad cilvēki met no darba laukā kaut kādu vienu idiotisku procentu dēļ. Un pie tam nevis tā procentu dēļ, bet faktiski gadu skaita dēļ. Tā taču ir, un tas ir jāpastāsta. Tur nav ko nezināt. Es tūlīt aiziešu novadīšu raidījumu, pēc stundas es būšu atpakaļ, un es parunāšu ar producentu. Bet nekur neaiziet, sēdiet tepat gādiet man, ja? Jā. Parunāsim par laika apstākļiem. Šovakar 6 pie manis. Sintī, nekas nav labi, viss ir slikti. Nav nekādas modeļus, un arī tu melo. Tev nav jāiet uz raidījumu? Es zinu, kur ir problēma. Es zinu, man ir jāsadala savs laiks starp darbu un mājām. Es saprotu, sievietei ir jāstrādā, un es esmu gatavs to atrisināt. Mēs abi to varam izdarīt. Tavas zeltas arī ir noilgojušais pēc tevis. Es zinu, viņas neēd ne savu barību, ne tārpus. Viņas lunci ir astītas un skatās uz durvju rokturi. Nāc mājās. Man ir cits cilvēks. Tu melo. Tad tūlīt būs. Tā tad vēl ir laiks. Nē, nav laiks, tev ir jāiet uz raidījumu. Sintī. Tā ir kļūda. Es tā nedomāju. Paklau, Kaspar, es pārdomāju. Es ņemšu acu tušu. Tiešām? Jā, un matu laku arī. Kāpēc?
Kā, kāpēc matus lakot? Un Dāts teica, ka viņai vajadzēs bērnu šampūnu un ritiņties, lai tu ieej pēc raidījuma un ka viņa arī kaut ko paņem šut. Paklaus, es neesmu mazs bērns. Tiešām? Ja es kaut ko nevaru vai nemāku, tad es to negribu varēt, saproti? Un nevajag man žēlot. Neviens tev nežēlo. Es nezinu, ka tā ir trešā šķirs kosmētika. Ko nezinu, ja? Nu, kas ir? Sākam? Jā, sākam. Redziet, mani mīļie, ko nozīmē, ja cilvēks sev veltī vienam konkrētam darbam, veltī visu sevi no ārlietīgas sevi. Bet pastāv uzreiz vēl viens būtisks jautājums. Kā ar privāto dzīvi? Man nav par ko sūdzēties. Man ir blakus cilvēks, mana sieva, kas man saprot, kas man atbalsta. Viņi ir gatavi pieņemt visas biznesa pasaules noteikumus. Nu, tas ir negulētas naktis, bankēt pieņemšanas, neparedzēti izbraukumi, tā tālāk. Nu, es domāju, ka katram normālam cilvēkam... Netic nevienam vārdu. Tūplānu, Hermanī. Nu, nevajag tūplānu, viņš šmelo, un jo tālāk, jo trakāk. Nomierinies. Normāls skatītājs to nemaz neredz. Viņi tagad priecājas, kā biznesa cilvēks atklāja mums savu dvēseli. Katru dienu. Jā. Tātad jūs sevi varat saukt par laimīgu cilvēku? Jā, protams. Lūk, tā mani mīļie. Jūsu priekšā ir viens laimīgs cilvēks. Viss. Pagaid, Kaspar. Ko tev vajag? Baigi svarīgais esi. Pasaules naba. Viss tagad pirks tavs trešās šķirs mēsas metīs naudzimē, lai tikai tev darītu laimīgi, jā? Nevajadzētu to kosmetiku arī nepirkt. Viss var iet. Pagaid, ko tev tur vajadzēja atstušu? Veikalā nopirkšu. Es pārliecināti. Nē. Bija prieks tev satikt. Tu steidzies? It kā nē. Es nezinu, kaut kā negribas mājās braukt. Ko es tur viens darīšu? Nojam, varbūt tepat lejā pasēžam kādu brīdi. Labi. Kaspar, nerīt tik ātri, tev paliks slikti. Varbūt tu gribi kaut ko garšīgu. Tev nepietiks naudas rītdienai. Sīkums. Tā kā ar būciņu ļoti labi. Nē. Es tu līdz. Kaspar, nu, rimsties. Liecies mierā. Jūs noteikti piedalīsieties raidījumā. Es tikko runāju ar producentu. Tas ir norunāts, apstiprināts un nolēmts. Un nemaz neprotestēju. Es neprotestēju. Mēs viņiem parādīsim, kā atbrīvot mūs no darba. Es tikai gribēju atvainoties un paskaidrot. Es jau visu paskaidroju. Bez manas atļaujas. Gribat, pavizināsimies, aizbrauksim kaut kur. Ar Ošas kundzi pie stūres. Man nav spēka atteikt. Lūdzu, kungi. Visas reklāmas nodziest, aiztag zilais ekrāna piens. Tās nav dēles un tās nav odzes, zvaigžņu bērni padebesīm skrien. Tā kā būmēļi projām papļāvu, tā kā nezin no kurienes sēž, prom no neļāvēņiem un ļāvēņiem, un šīs pēdas vairs nē.